15. jūnijā atpūtas bāzē Valguma pasaule notika konkurss Sieviete Latvijai noslēguma pasākums. Tika suminētas 12 sievietes, laureāts 3 dažādās nominācijās – par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai, par nesautīgu darbu sabiedrības labā un sievieti par ģimenes stiprināšanu. Sieviete Latvijai, man tas liekas tāds absolūts pozitīvisma lādiņš, un ne tikai šai dienai, bet ilgākam laikam, jo te satiekās cilvēki, vispirms jau sievietes tās, kuras ir ieguvušas varbūt to lielāko žūrijas atzinību, tādas, kas meklē laimi savā zemē, sevī, savā ģimenē, savos darbos. Man tas liekas pašlaik ārkārtīgi svarīgi, jo mums ir pietiekami daudz laimes meklētāji, kas ir aizklīduši pasaulē, bet šeit ir tie spēcīgie latviešu cilvēki, kam sava zeme ir ārkārtīgi mīļa un dārga, un konkurss notiek jau 15. reizi, pusi no konkursa man ir izdevies arī būt klāt un arī piepalīdzēt arī ar savu, varbūt mazo darbiņu šī konkursa norisē. Arī tas gaišums, tās tie apsveikumu vārdi un tas starojums, kas šeit ir, tas ir vienreizējs. Katrs nominācijas uzvarētājs saņēma naudas balvu 500 latu vērtībā, bet jau tradicionāli visas konkursa laureātas saņēma balvās apmaksātus braucienus uz Briseli. Vispirms jau, protams, brauciena galvenais mērķis ir uzzināt, kā darbojas Eiropas parlaments. Tur mums ir vairākas stundas paredzētas tam. Mēs parasti dodamies arī kopīgās vakariņās. Un man ir tāds viens iecienīts grodziņš, kur mēs parasti jau vairākus gadus grupas apmeklējam, un mums te tradīcija, ka mēs dziedam latviešu dziesmas. Un šīs grupas, kur tieši ir Sieviete Latvijai, tās parasti izceļās ar izciliem dziedātājiem. Tā kā šī dziedāšana, tā ir tāda mums tradīcija. Tad iespējams, ka mēs parādīsim arī viešņām mazliet vairāk kā tikai Briseli. Mums pašlaik plānā varbūt arī doties uz Brigi, kas ir skaistākā Beļģijas pilsēta. Tā kā es domāju, ka braucienam ir jābūt ļoti skaistam gan no izziņas viedokļa, gan arī no šī, varbūt, tā kā varētu teikt, izklaide tā varbūt nav, bet atpūta noteikti. Man tas bija ārkārtīgi liels pārsteigums, jo es nezināju, ka es esmu pieteikta, ka ir rakstīts par mani. Un, kad es esmu nominējusi, tas bija galīgi negaidīts. Un vēl tik cēlā nosaukumā Sieviete Latvijai. Es esmu lauku uzņēmējs, man ir zemnieku saimniecība, mājražotājs status. Mēs audzējam cūkas, ko paši mājas apstākļos arī pārstrādājam. Kūpinājumos, dasās un piedāvājam pamatā Rīgas tirgos. Vai jums jau ir skaidrs, kā jūs liksiet lietā balvu? Protams. Tas man bija otrs ļoti liels pārsteigums. Nekad negaidīju, ka man naudas balvu piešķirs. Bet, es noteikti likšu, jo man pēc tā plānojuma šogad ir viens neliels objekts jāuzbūvē, un man tā nav ļoti labi noderēs. Kad vēstules pieteicēji stāstīja iemeslus, kāpēc viņi jūs pieteica, varētu redzēt, ka jūs tiešām to ļoti... Jā, man ļoti gribējās raunāt tādā brīdī, bet es sapratu, ka nav neviens salvets. Tas tā bija ļoti aizkustinoši, jā. Bet, īstenībā tā ir taisnība, viņa teica, un katru gadu, kad gatavoju Somas sveceļojumam, vienmēr es tā piedomāju pie tā, ka tik daudz ģimenes, kas izjūg, šķirās vienkārši kaut kādu varbūt strīdu dēļ un tādu nenozīmīgu iemeslu dēļ. Tiešām tu redzi blakus esoši pazīstamas draugu ģimenes, kas, likās no malas skatoties tā bezjēdzīgi. Vienkārši dzīvojam un tad aizējam katrs uz savu pusi. Un tāpēc arī taisnība bija, ka viņi saka, ka es katru reizi ļoti lūdzos par tiem, kas ir tiešām uz šķiršanās robežas vai pat jau ir pašķīrušies ar domu, ka, kad Dievs dod, lai viņi sanāk atkal kopā un būvēt no jauna to ģimeni un saprast, ka ģimene un bērni tā ir vērtība. Mēs varam strādāt, pelnīt naudu, bet arī pašā laikā nauda iztērējas un nekas pār nepaliek. Bet bērnos tu iegūti tik daudz un tu redzi arī tos augļus pēc tam, ka tev ir nākotne.